tu neproti filmēt, tāpēc es profesionāli uzfilmēju no malas. No malas. Skats no malas tika uzfilmēts. Tad turpināsim vērot, kas būs rītā, 3. dienā. Mēs jau paši sevi arī vērojam, mēģinam sajust, kas ar mums notiek katru dienu. Piemēram, šodien mums aptrūkās pārtika, mums vajadzēja braukt uz pilsētu kaut ko iepirkt, un vismaz es no šejienes gāju ārā ar tādu riktīgu smaidu, jo es zināju, ka es te atgriezīšos. Klusuma meditācija pie ugunskura. Tad, kad es te uz pirmo reizi atbraucu un tu iekūri ugunskurs, atceros, vispār negribējās runāt. Nu, tā kā vienkārši varēja klusēt un bija labi. Mums ir vīgrieši, tā grib kāds? Šiet gulēt. Nē. Austri var paskatīties, kā tur tas izskatās, tā vīgrieša tējiņā. Kā viņi tur uzvedās. Ir ievilkusies? Varbūt drusciņi ir ievilkusies. Kā tas ir, kas notiek tevī, tad, kad tu brien upē iekšā basām kājām pastraumi? Un kāda ir sajūta, ka te ir pretstraumi, jo tur, kad ej pret straumu, tur visāds dabas materiāls, tā kā skalot tev virsū, un tu skaties, kas tev tur pretī pa ceļam nāk upējot. Tagad ir ļoti labi, pat cik ūdens līmenis ir zemes, paiet pa ūdeni, pa upi, paiet uz vienu pusi un uz otru. Un pastīties, tur mainās reliefs, un tās vietas ir ļoti interesantas, un tajās vietās, tur, kur tev gribās apstāties, tur jāapstājās, jāpasēž, jāpameditē, un tad jāiet tālāk. Tāda upes meditācija. Jā. Meditēšana upē. Būšana upē. Un brīžiem jau liekas, ka tas vārds meditācija arī jau ir tāds baigi. Viņš nav īstais. Nodivs vai nodrillēts, un tāds vairs nav viņam tas tas spēks, man liekas, kā kādreiz. Daļa būs maizītes tev, un tad varēs nogaršot kādu dabā garšo medus maizi. Jo medus ir ļoti garšīgs. Nezinu, cik viņš te ilgi jau stāv, man jau liekas, ka ļoti sen, bet medus nebojājās. Viņš, man liekas, nezinu, gadsimtiem ilgi var stāvēt, ne? Kā ir ar medu? Labrīt. Labrīt. Un kādu pienveidīgu arī pielaipā? Nē, piens vispār beig negaršo. Kad īpaši nav garšos. Man liekas, tev ārās. Aiziesim uz avotu. Tur viss aizbirs ir šito kasti. Šito kasti es gremdēšu, nu tā kā ne gremdēšu, bet vienkārši izrakšu tur riktīgu bēdri. Tad to kasti ielikšu, lai nebrūk krasts iekšā. Tā, nu, šitien te pasties, kā viss aizbirs. Šitien te
Re, kur ir, te ir puķpods, puķpodam caurums vidū, re, kur šiten. Pasties, cik dziļi viņš iegrims ir. Ej, tu nost. Kā te zampa, kā te vispār var šito visu iztīrīt. Puķpodam apakšā caurums, pa turien nāk iekšā ūdens. Tā, nu re. Likās, ka tas avots ir izsīts, bet nē, ūdens smuki ceļās. Bet ar visu, viņš ceļās, bet viņš arī pa sāniem ceļās augšā. Un es gribu nobloķēt viņam to kustību pa sāniem, lai viņš nāk tikai pa mucu augšā. Tur vajag atbilstošu spiedienu. Es tagad paeksperimentēšu, salikšu šitos te vecos dakstiņus un nabēšu viņus apkārt. Šitā principā. Un šodien bišķiņa laiciņš sabojājies ir. Soli šajās dienās lietu, izdomājam, ka varbūt mēģināsim pabīdīt tos mākoņus prom no šejienes. Nu, lūk, un šodien mums te ir atbraucis vēl viens puika uz detoksiņu. Čau, kā tev sauc? Riks. Riks, ko tu dari? Taisam trauku mazgāstavu. Aha, nu parād, kā jūs to darat? Plāns tāds, izraks šeit caurumu uz tai vietai un uztaisīt tiltiņu, lai vieglāk pāršķēršot. Labi, skaidrs. Nu jā, un tad jau mēs vērosim procesā, kā tas notiek, vai ne? Šodien domās pabeigt. Jā, šodien jau domā pabeigt. Jā, nekā Latvija domā pabeigt pēc 3 mēnešiem, bet pabeigt pēc kādiem 5 gadiem. Tā ir. Un ko tur Austris dara? Tu taisi to aizprost, skaidrs, labi. Jauku dienu visiem. Jā. Vajag izrakt to tam no nākamā. Tik daudz, ne? Ko tur dari? Tais jaunas trepes un arī top mūsu jaunā mikroviņa krāsne. Tā būs krāsneņa? Jā, priekš ķieģeļiem. Harčā zupiņa. Veģetārā? Veģetārā. Tikko no ugunskura. Rikam ir laba īpašība, jo viņš ir, tā kā dabiski viņam sanāk paslavēt. Tā viņš atnāk, viņš paskatās, ko es esmu darījis, viņš saka, tev labi sanāk. Tā, ka var just, ka tas nav tā kā, lai izpatiktu, bet, ka viņam tiešām, patīk.
Jā. Paga, tad mēs taisām parasto peču. Labi, nu, nē, bet liekam labāk šitā. Davai, sākam būrēt. Redzi? Uzgādāsim. Kur atpakšā būs uguns? Jā. Sakarā ar lietu, tagad šitajās dienās fiksiņām izdomāju piebūvēt tādu mazu tēntiņu. Nav baigi prezentablaise, bet skats, bet vismaz te var pieņemsim lietas laikā, lai teltī nav tur jātup. Šitien te ēst uzvārīt kaut ko, es to tās uzlikšu gāzes plīti. Es paņēmu gāzes plīti, salikšu te visu. Tad darētu kaut kādu galdiņu uztaisīt. Nu, kā jums te veicās? Tā vēl vajadzēs uzbūvēt tādu jumtiņu. Zini, ko darīt? Es aspraudīšu kokus un uzlikšu foliju, tagad tā 3 stūri. Jā. Saka, atnes, es nevarēju man ņemt. Krāsniņu uztaisījām. Atnesīs malku vēl? Malku? Jā. Tagad filmējā? Nu jā, neko. Jā, visiem. Es tikko ieslēdzu. Nu, gribēju pateikt, tātad mums būs tā, ka mēs te uz maiņām, kad viens iet pakaļ malkai un viens pieskat uguni. Mēs domājam šodien izveidot tādus ķieģeļus un arī tā domājam, ko viņam darīt. Nē, zini, ko es domāju? Mēs varētu tur pie tām trepēm. Es runāju par trepēm, es jums vēlāk parādīšu, kad trepas atjaunāju. Tāpēc, jā. Un es sāku tas tik bāžu malku iekšā. Labi, daudz nevajadzēs vēl, bet jā, turpināt skatīties video un būs foršāk. Kas tur notiks? Jums jau viss notiek! Ej, to es sapratu. Nē, beidzot, tas arī noteikti. Normāls projekts jums aizgāja jau šodien. Tātad mums iet baigi labi jau. Mēs ķieģeļi domājam, varbūt vai nu pie trepēm, vai nu taisīsim dambi, bet dambis vai trepes būs video otrā daļa, varētu tā teikt. Nu, rītdiena. Es saku, šitas video ir, varētu teikt, būt ilgs, jā. Labi. Esmu atpakaļ un intervēšu visus šodienas, gan kritušos, ieskaitot mani, gan arī dunduškoši, gan arī iedzīvotājs. Tāpēc sāksim ar reviju dziļumu. Nu, tāda dzeltenās preses intervija. Sākām ar reviju dziļumu. Un kā jūs šodien jūtaties? Es šodien jūtos ļoti laimīga, tāpēc, kad es tikai vienu dienu biju prom ārā no šitā mežiņa civilizācijā. Un šī ir lieliski iespēja, kā visu laiku uzturēt to dabas plūsmas sajūtu sevi un nevajag ilgu laiku, lai saslēgtos. Tā kā ienāc mežā un jau atkal esi šeit. Un kāda jums ir šobrīd sajūta? Man jau liekas, ka es šobrīd ar šo sajūtu jau padalījos. Skaidrs. Nākamo intervēsim agri. Labdien! Labdien! Dzeltenās preses intervija. Jā. Kā jūs šodien jūtaties? Es jūtos tā kā vienā no savām istabām. Vienā no savām dabas istabām mājā, tā kā mājās. Ļoti labi. Man ir forša sajūta. Un kā jūs jūtaties šodien? Nu, es šodien jūtos tā, ka es tagad gribu... Es domāju, kā jūs jūtaties tagad? Ne, spāņu valodu tagad reku mācos. Nu labi, nākamo mēs intervēsim Austri. Labdien! Labdien! Kā jūs šodien... Mani var redzēt kadrā? Jā, es tev redzēt. Okay. Man 2 jautājumi. Kā jūs šodien jūtaties? Superīgi! Kāpēc? Tāpēc, kad
Tāpēc, ka man beidzot ir ko darīt tālajā mežiņā. Un kā tev sajūta ir tagad? Un ko tu dari? Man sajūta ir, man sajūta ir laba, tāpēc, kad es atradu, ko man darīt, un es taisu krāsni priekš ķieģeļiem. Un tad arī es esmu pienācis klāt. Un es tagad īsti nezinu, vai man tagad redz, bet es šodien jūtos diezgan tādā dīvainā režīmā, jo es nejūtos īstenībā. Es nezinu, kas tagad notiek. Vienmēr sakot, šeit ir fantastiski. Es nebiju domājis, ka kaut kas tāds notiks manā dzīvē. Un es īsti nezinu, ko lai teikt, kā es jūtos tagad. Es jūtos neīsts. Man tāda ir tāda sajūta, ka man tagad kontrolē ar tādu strīķi, kas man sāka ko runāt. Un es nezinu, man smadzeņu vietā man šķiet, kad ir tāda kontrola pults, ko man darīt. Un jā. Nākamie būs kadri no šīs vietas.